Čo teiks, Māri? Rēdam, reku tikko viens stopētāji paņēmām. Mācam, šāds paprasīja, višķiņu pavēt. Viņi vēl nezinu, ka es atsakos maksāt. Un atkal mēs esam ūdenī, un atkal liels paldies Jelgavas jahtu klubam par to, ka mums nodrošināja peldēšanu uz ūdens ar saviem katamarāniem. Tas ir lielgabala lodes. Vienā vietā tur upe ir nosēta ar viņām un pagaidām izvilkām 6 gabalas. To atstāsim pēc tam, jo negribās pārkraut katamarānu, tagad ļoti smagas viņas ir. Šādi nav mazgāšu. Man jau nepatīk tie augsts mazgāt, bet to labi. Nu ko, šodienas atradumi. Brauksim uz krastu, pastāstīšu, parādīšu, kas tur mums ir interesants. Kaunasiņš. Tā. Glāzīte. Kā arī interesants pudeles. Visforšākā, kas man visvairāk patīk. Piena kefīra pudele. Daudz zinās tādu. Šī tāda liekas interesanta, bet ļoti, ļoti maziņa. Un atkal atradām ar to mazo kakliņu to alus pudeli. 89. Tā, šķīvītis, marķējums. Tā ir kaut kāda vāze, laikam. Marķējumu nekādu neredzu. Airiņš. Un ļoti daudz lodes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bija daudz vairāk, bet viņas nenormāli grūti izvilkt. Visiem Toyotas faniem kepīts. Nav bembis, protams, bet lefu. Šis te interesants atradums, ļoti smags. Tas varētu būt iespējams no vecajiem ratiem tā riepa. Visa metāla smaga. Nezinu, kam šis milzenis, ko viņi mēģinājuši noķert ar viņu. Riktīgi gigantisks, reku man milzīgā plauksta. Šis te būs. Un sviniņš, kā arī skateboardiņš. Skateboards, domāju, nav lietojams pusotras stundas laikā. Viss šitais te tika atrasts. Esam atgriezušies uz Jelgavas jahtu klubu. No jahtu klubu pateica, kad stiprā vējā no jahtas norāva to tenti, pārklāja un aizlidoja kaut kur ūdenī. Čaļi atrada un noliksim žāvēties. Makšķerēšanas krēsliņš. Iesim paskatīties, ko puikas tajā galā izvilkuši. Tās mums pagājušā sērijā strāpījās arī. Reklau dzeltenā ir. Dzeltenā. Austiņas. Nu, kā teikt, austiņa. Milzīga kāda. Kas tas ir? Kaut kas ir. Nevar saprast, no kā tas ir. Man ir tačkā.
Šodien atradams vēja rādītājs. Neaizmirstam piesekot, uzspiest like un ierakstīt kādu komentāru. Paskatīsimies, kas tur tāds ir pa traucēkli.